iepriekšējā sērijā. Gar Ladogas ezeru ekspedīcija dodas uz Pēterburgu. Pēc brauciena gar Ladogas ezeru ekspedīcija ceļu turpina jau pa Vissavienības nozīmes šoseju Sanktpēterburgas virzienā. Tomēr pa ceļam vēl ir jāiegriežas vēsturiskajā pilsētā Starая Ладога. Пожалуйста, проходите свободно, тут ничего такого. Сейчас уже там живет сила Кактыш. Латыш. Латыш, да. Он туда поселился. No meža uz lielpilsētu. Kontrasti un lielpilsētas atmosfēra atbrīvo ceļotājus jauniem piedzīvojumiem. Mēģini iestāstīt, ka tas ir forši. Jā, ok. Nu, pamēģam. Es esmu forši. Tu pats sev mēģini iestāstīt? Nē, tev. Nē, baigi paveicās. Es saku, cilvēki jau baigi svarīgi, kas tev ir riņķī. Baigi paveicās ar, vispār visiem tiem cilvēkiem, kuri šeit. Nav neviens tāds, ko gribās iebāzt maisā un nodedzināt. Baigi izteicos, ne? Un tas baigi svarīgi. Tā kā ir tie mazie kaut kādas sūdiņi, ja? Bet baigi viegli viņiem tikt pāri šeit. Tāpēc, ka tā vīda baigi atbalsta. Jūta, ka savējie džeki riņķi ir. Tas baigi krūti. Vispār zvērā džeki. Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь. Pat sila kaktiņi nav tā, ka gribās nodedzināt. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей. Под грустные мычания. Es jau viņiem devu nosaukumu. Tas jau arī izsaka visu Maksu Morits. Daudzoņus, ļoti pozitīvi cilvēki. Nonāca varbūt pie slēdziena, ka ir interesanti jokot pašam par sevi. Jo tad tu vari atspēkot uzbrukums, kas tev tiek raidīti. Varbūt arī jokošanās formā. Īsāk sakot, mums tad sanāca tāda jokošanās savā starpā bez apvainojumiem, lai gan varbūt kāds arī brīžiem kaut kur aizķērās. Viņi bija jautri, tur es nezinu, varbūt kāds uz viņiem kaut kādā brīdī tur nedaudz apvainojās, bet pēc tam jau viņš saprata, ka viņš var apvainoties, cik grib viņu, ja viņš vairāk apvainosies, jo viņš vairāk ņems uz zobu, ja? Jā, es esmu dusmīgs. Man tā komandas laika ir acīm. Bet Norča nekas, tas arī nebija nemaz krūts fočuks. Ir arī labāk. Jā, nu. Protams, ka Norča mums bija šī piepasījis, ja? Paklausieties viņa dziesmas. Tā jūs sāksīšanās ar zēju. Двойной. На одно 2 риса, на второе тоже 2 риса. Как вы все понимаете? 4. Es abrīnoju cilvēku enerģiju tiešām. Un, principā, tas attiecas arī uz Egonu Reiteru, kur viņiem rodas tās asītes un enerģijas, kaut kādi šitie lādiņi, es nezinu, tas ir umaņi pastīžima, kā krievi saka. Visu laiku var vervelēt un kaut kādus jokus plēst. Вы, главное, определитесь, который из вас будет танцевать, а то я с вешалкой никогда не кончу. Не закончишь. Ну, танцевай. Man ir citreiz tā, ka es gribu tā kā kaut kā, prom drusciņi atpūsties no visa tā, no tās runāšanas un tikai skatīties un ņemt to kaifu no tā, kas apkārt notiek. Bet, viņi ir tādi, viņi principā mums dod tādu humorīgumu visai mūsu komandai. Эскалоп будет. С чем там будет эта свинина? Kā izrādījās pēc atbraukšanas mājās, kad vienīgais, kas
Bija ģimene izrādījis lielu nepatiku par to, ka no veidas ir tikai Guņš. Pārējie vairāk vai mazāk klusēja, bet bišķiņā pabrukšķēja puiši. Man liekas, ka Normons ar Guņšu arī bija tie buršķētāji, jo Egons ar Jānu, kā mēs viņus nosaucām, Maks ar Morits, viņiem bija bišķiņi vairāk vienalga. Ir ēst labi, nav ēst arī labi. Par ļoti labiem draugiem, kas ir iegūši pasākumu laikā. Jū! All right! Jū! Aikā līst, Egon līst tev. Bet tu neplēs dumps no kā tajā laikā. Maksis, čau. Maksimiliāns un Morits. Aktieri ir ļoti sarežģīti, cilvēki. Ļoti sarežģīti. Labi, ka nebrauc Strenga. Man liekas, ka mēs būtu visi jau sēdušies sēnes un mēģinātu viņu noķert. Jā, viņš ir tāds klusāks džeks, bet visiem jau nevar jābūt vienādiem. Ar viņu mums arī šeit tad sanāca, tur viņš pavilkt uz zobu, un tad viņš nevar saprast, ka apvainojās vai nē. Ja mēs jau viens otru visu laiku bišķi pavākam uz zobiņu tā, pa draugam. Un viņš citreiz liekas, ka savā klūpu mazliet. Bet es negribu ar tevi lausties, es gribu parādīt taktiku, tāpēc man ļoti nērti kreiso rādīt. Es ar tevi nelausīšu. Guņča kā Guņča, Jāties, ka daudz Guntari manā dzīvē ir diezgan līdzīgi tipi cilvēki, un Guņš arī tāds interesants cilvēks. It kā kluss, mierīgs, netipisks aktierim, starp citu. Tajā pašā laikā labestīgs, izpalīdzīgs. Normons ir tāds lāga cilvēks, lāga dvēseli, ar viņu var uzdziedāt, ja vajag, ar viņu var tā parunāt pa dušām. Par jaunu braucienu! Hei! Par jaunu braucienu! Rutulis morāli diezgan tā ir tāds nosvērts diezgan stipri. Tāpēc arī ir nenormāli forši tie brīži, ka viņam diezgan bija bišķi mums jāraujās, ja? Bet tie brīži, tā, ka viņš dabū apakaļ bērnību, ja, un aiziet Lādavskajā ozera, ja? Skraid, dzied un lēkā, un tad ir forši. Ekspedīcijas otrā daļā Norķis varētu arī nākt pie mums mašīnā reāli. Вы можете просто... Янка! Сколько вы хотите песен заказать? Я не знаю, я не хочу. 50 рублей, молодцы! 50, ну и 10. Здесь? Верю, да. Уже верю, почти верю. Tā, baigi dārgi. Es nezinu, cik tas ir. Atdod naudu. Я уже вижу, вот так. Вот это братья Гримм? Нет, да, Ресницы, братья Гримм. Вперед. Ресницы, да. Ресницы вперед. Сейчас вот это закончится, начнется ваш. Честно? Да? И вы будете танцевать? Нет, я танцевать не буду. Чего? Нет, со мной. Нет, не буду. Ну, пожалуйста. Нет, нельзя. Один танец. Нельзя. Кто сказал? Телефон дайте, пожалуйста. Нет, кто сказал? Был тебя Вкуса миндаля. На миндаля. Vismaz. Dūri belī. Dāmas kungi, es jums uzcelšoties. Davai, paldies. Es aizņēmos no visiem, ja? Успел, да. Ты успела? Очень успела, да? A te bija tā Bremenē Pravītis saucās, īslaicīgā valdība, ja? Un, ja tā īslaicīgā valdība būtu tajā laikā noturējusies, tad Krievi būtu bagātākā valsts pasaulē. Ziemaspils ir viena no Pēterburgas arhitektūras pērlēm un arhitekta Rastrēlī meistardarbiem.
Visi noteikti atceras dokumentālo filmu, kur tādā pašā nakts melnumā 1917. gadā sarkanarmieši triecienā ar kauju ieņem Ziemas pili. Patiesībā nekādas kaujas nebija. Ziemas pili apsargāja 2700 pagaidu valdības karavīru, un ienākot sarkanarmiešiem, tie bez asins izliešanas padevās. Tas notika 2:10 minūtēs naktī. Ceļotājiem vēl šonakt ir jāsagaida galvenais šīs nakts notikums – tiltu pacelšana, bet līdz tam var mazliet atpūsties. Lai nokļūtu līdz vajadzīgajai vietai pie Ņevas upes, tiek ņemts taksis. Šeit taksis ir jebkura mašīna, kura apstājas, jo ik katrs, pat šīs pavisam jaunās un nelētās mašīnas īpašnieks, pa ceļam uz mājām ir gatavs nopelnīt. Tik vēlā nakts stundā Pēterburgā nakts dzīve turpinās ar pilnu spēku. Pēterburgas tilti tiek pacelti 1:02 naktī ar pusstundas intervālu, un paceltā stāvoklī tie paliek līdz pat rītam. Tiltu pacelšanai ir arī ļoti praktiska nozīme. Tikko pirmais tilts tiek pacelts, lielie transporta kuģi sāk savu satiksmi pa Ņevas upi. Krastā satiekam Juriju, kurš mūs ar motorlaivu vedīs rādīt Naksniego pilsētu un tiltus. Tiltu pacelšanas brīdī vērojams arī vērienīgas ekskursijas kuģīšu sacensības. Pirms tiltu pacelšanās blakus lieliem kravas kuģiem izvietojas dažādu lielumu ekskursantu kuģīši, kas tiltu pacelšanās brīdī uzsāk ātrgaitas sacensību, kurš pirmais tiks līdz nākamajam tiltam. Pēterburgu dēvē arī par tiltu pilsētu. Pāri neskaitāmajiem kanāliņiem un Ņevas upei ir uzbūvēti ap 350 tiltu. To skaitā arī daudzi, kas paredzēti tikai kājām gājējiem. Lielo paceļamo tiltu pār Ņevas upi ir 22. Braucot pa kanāliem, tiek uziets tilts ar zaķa skulptūru. Kā vēsta sena leģenda, ja metot monētas trāpīsiet zaķim pa galvu, jūsu vēlēšanās noteikti piepildīsies. Ekspedīcijas komandai ir daudz vēlēšanās un daudz monētu, tāpēc daļēji tiek nosprostota satiksme kanālā. Самая большая глубина здесь на мире. Да? Самая большая глубина в мире. 70 метров. Сколько метров? 79. Ого! Юра, ты не это самое? Юра, не это самое. Ņevas upes līkumā parādās arī gaiši izgaismotais bruņkuģis Aurora, kuram ir pasaulē spēcīgākais lielgavals. Šis kuģis ar vienu šāvienu iznīcināja visu Krievijas impēriju. Interesants ir fakts, ka Auroras nolaišanā ūdenī 1900. gadā piedalījās arī pats imperators Nikolais II ar ģimeni. Pēc 17 gadiem šis kuģis kļūst par viņa valsts un ģimenes iznīcības simbolu. Jura ir viens no daudzajiem Pēterburgas privātajiem laivu īpašniekiem, kuri naktīs vadā pa skaisti izgaismoto vēsturisko pilsētu, vienlaicīgi veicot arī gīda pienākumus.
Pat zirgam jāsmējās. Pirms nav uzlēkusi saule, vēl jāpaspēj izmēģināt pāris naksnīgās Pēterburgas piedāvātās izklaides. Šie jaunieši ar savu uzstāšanos pelna naudu, pārsteidzot ārzemju turistus ar uguns savaldīšanas mākām. Рига, Питер, привет! Я какая бутылка рома! А сейчас вас вдруг будет зажигать. Ну, с вас немного денег. Paiet garām šādam šovam, ekspedīcijas komanda vienkārši nevar. Ночь, пожалуйста. Давай. Огонь – это святое! Ejam uz nākamā misiju. Tad dēmus, kas ir no... Tur mums arī veiksies, ej. Спроси него, ты знаешь, я давно живу. Уйти куда? Туда, где время не вода. А это что такое? Возьми, и я возьму с собой тебя. 100 рублей, наверное, Ekspedīcijas 1000 jūdzes polārā loka komandai šī diena Pēterburgā paredzēta tāda pati, kā jebkuram parastam turistam, kurš vienas dienas laikā grib apskatīt pēc iespējas vairāk un īsajā laika posmā iegūt vismaz virspusēju priekšstatu par Krievijas skaistāko pilsētu. Смотри в меня, сотри себя и будь во мне. В последний раз твоя вода в моем огне. Снега немыслимые эти сны. Par šo ekspedīciju. Wow! Liekas, ka mēs esam kopā jau kaut kādu pusgadu stabili. Tik daudz visādi notikumu, kas ikdienā valkās krietni lielākā laika posmā. Šodien viss tas ir iebāsts notikumu virpulis ārprātīgākais īsā laika posmā. Un to visu mēs izdzīvojam. Tik daudz notikumu, ka neliekas, ka tas ir to pāris nedēļu laikā noticis, saprat? Ekspedīcija zvērā jums sanāca. Nu, tas ir mums sanāca. Не важно, ни боли, ни жажды, крылатым умирает каждый, рождая. Pēc nelielas pastaigas pa pilsētu ir skaidrs, ka vienīgā iespēja apskatīt Pēterburgu ir izmantojot kādu tehnisku pārvietošanās līdzekli. Dienas laikā ar mašīnu pārvietoties pa pilsētas centru ir neiespējami, un atšķirībā no Rīgas, kur iela sastrēgumi paralizē jebkuru cilvēku pārvietošanos, Pēterburgā ir labi attīstīts ūdens transports.
Tāpēc sākam meklēt kādu kuģīti, ar kuru izbraukāt pilsētas skaistākās vietas. Выше или ниже, я тебя не вижу. Pie Ņevas upes daudzajām piestātnēm turistiem tiek piedāvāti visdažādākie maršruti, kuri veicam sākot ar mazu motorlaivu līdz pat lielam ātrgaitas kuģim. Pēc vairāk kuģīšu apskates tiek izvēlēts gan pēc izmēra, gan arī pēc nosaukuma ekspedīcijas dalībniekiem visatbilstošākais peldrīgs. Kuģīšu pārstāve Anastasija pat iedod nelielu atlaidi un piebilst, ka būsim viņai parādā dēju. Умрет и наш мир вчерашний, однажды дожди. Не важно, ни боли, ни жажды. Pēterburga sākta celt 1703. gadā. Toreiz vēl turpinājās Ziemeļkarš, tāpēc pirmā celtne pilsētā ir Petrapaulauskas cietoksnis. Cietoksnis ir uzcelts uz Zaičiju ostrafu, jeb Zaķu salas, un tiek uzskatīts par Pēterburgas vēsturiskās apbūves centru. Petrapaulovskas cietoksnis ir arī viens no pilsētas simboliem, jo līdzīgi kā Rīgai, arī Pēterburgai skats pāri Ņevas upes cietoksni ir atpazīstams visā pasaulē. Tomēr 1925. gadā jaunā padomju vara nolēma cietoksni nojaukt, lai tā vietā uzbūvētu pilsētas stadionu. Laimīgas nejaušības dēļ tas nenotika, un Petrapaulovskas cietoksnis palika neskarts. Pirmais kuģis, kurš ienāca jaunās Pēterburgas ostā 1703. gadā, bija holandiešu tirgotāja burinieks. No pilsētas varas vīriem tā kapteinis saņēma 500 zelta monētu, vienlaicīgi kļūstot par Pēterburgas vēstures daļu. Pēterburgas tuvā atrašanās jūrai bieži izraisījusi arī plūdus. Vissmagāk pilsētu tie skāruši 1824. gadā, kad ūdens līmenis cēlies gandrīz par 4,5 metriem, aplūdinot māju pagrabus un pirmos stāvus. Viens no pirmajiem Pēterburgā uzceltajiem tiltiem ir Aņičkovs tilts. Sākumā tas ir bijis no koka, bet mūsdienu izskatu iegūst pēc vairāk kārtējām pārbūvēm. Tāpat kā daudzus citus kultūras un arhitektūras objektus, arī šī tilta skulptūras Otrā pasaules kara laikā mēģināja izglābt no iznīcināšanas. Tāpēc 1941. gadā zirgi tika demontēti un aprakti tuvumā esošajā Aņičkovas pils parkā. Россия согрела печей, говорящий нам все языки банана. Россия, солнце встает, отражается в твоих куполах. Россия согрела печей, говорящий нам все языка. Piemineklis Čižikam Pižikam ir viens no mazākajiem Pēterburgā. Tā augstums ir 11 cm, bet svars tikai 5 kg. Kā stāsta Edgars Zaķis, tad tieši Čižiks Pižiks ir tā vieta Pēterburgā, kur jāmet monēta un jāvēlas vēlēšanās. Iepriekšējās nakts monētu mešana pa Zaķa skulptūru ir bijusi tikai neapdomīga izklaide. Čižik, где ты был, на базаре, вот ты был. Jā, un šeit Pēterburgas piemineklis Čižikam Pižikam. Tas, ko mēs vakar metām Zaičiju ostravu to Zaķi, tas nav gluži autentiski jāmet pa Čižiku Pižiku jātapēc. Piemineklis Čižikam Pižikam ir mēģināts neskaitāmas reizes nozagt. Tomēr, pateicoties milicijai un sabiedrības atbalstam, tas vienmēr ir atgriezies savā vietā. Čižik, Pižik, где ты был? На фонтанке водку пил, выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове. Pēdējā laikā folklorā ir iegājies arī notikums pie Čižika Pižika, kad turīgs biznesmenis, mēģinot trāpīt ar monētu pa putna figūriņu, netīšām upes dzelmē, iemetis arī savu $200,000 vērto rokas pulksteni.
Par šo gadījumu Krievijā radušās pat vairākas anekdotes. Катя, Катя, Катерина, а ты какая тогда балерина? Ты когда идешь домой, ты смеешься надо мной. Катя, Катя, Катерина, а ты какая тогда балерина? Ты когда идешь домой, ты смеешься надо мной. Gunča nedaudz klusāks, mierīgāks. Viņam šis pasākums varbūt bija krietni lielāks pārbaudījums nekā pārējiem no 4 vīriem. Varbūt ne tīri fiziskā ziņā, bet tāds psiholoģisks pārbaudījums. Jo viņš tomēr nebija man šķiet pieredzis un gatavs tam, kad būs tik ilgstoši jāatrodas prom no mājām, prom no ģimenes. Un tas viņam varbūt nedaudz tā traucēja atbrīvoties un bišķiņ brīvāk justies. Es esmu noilgojies. It sevišķi. Nav nekas jau daudz. Šodien mums laikam ir kāda 10. diena. Ja? Gribas jau redzēt savus tuvos mīļos. Беспечный русский бродяга, родом с берегов реки Волги. Ел, что попало, и пил, что Бог пошлет, под песни соловья и Волги. Piedzīvojam ekspedīcijas 1000 jūdzes aizpolārā loka 10. un noslēdzošajā sērijā Skatieties, kā ekspedīcijas dalībnieki izpilda savu solījumu par dejošanu ar biļešu pārdevēju. Karoga svētki Pēterburgā. Ekspedīcija piedalās darbaļaužu gājienā un svētku koncertā. Kā ekspedīcija nokļuva līdz Rīgai un kādu izpirkumu vēlējās saņemt Krievijas miliči.